Свободный земельный участок, подходящий для строительства частного дома, в Валмере теперь редкость. Особенно мало таких объектов, к которым уже подведена дорога и доступны все коммуникации. Для многих потенциальных покупателей это важно. Diemžēl pilsētā tikpat kā brīvu zemes gabalu nav vai tos ir ļoti grūti dabūt, un arī tās cenas pašā pilsētā ir salīdzinoši augstas, līdz ar to lielāks piedāvājums un pieprasījums ir piepilsētā, Valmiermuiža, Kocēni. Нехватку земли самоуправление надеется уменьшить с помощью нового территориального плана Валмерского края. В нем предусмотрено изменить границы города, присоединив к нему несколько прилегающих территорий. Tiks ņemt klāt Pilātu ciems, Valmiermuiža un Kauguru pusē arī. Līdz ar to šis piedāvājums pilsētas teritorijā palielināsies, bet tas viennozīmīgi ir liels, jo arī daudz klienti, kas lūkojas pēc savas privātmājas un nevar atrast, tad viņu tas domu gājiens ir iegādāties zemi, palēnām arī būvēt savu māju. Tātad mēs redzam, ka šis pieprasījums pēc abūves gabaliem ir bijis. Šeit arī ir tā cenu robeža, kur, manuprāt, ir kaut kādi starp 25 līdz 40 tūkstoši pa gabalu. Atkarībā no, pat nav tik svarīgi reizēm, cik tā platība, bet tā ir tā robeža, kur, manuprāt, cilvēki kur šie darījumi notiek un labprāt cilvēki izvēlās, lai pirktu. Разработку территориального плана планируется завершить до 31 июля. Город станет больше примерно на 1352 гектара. Проблема в городе и с квартирами. По оценкам самоуправления, ежедневно на работу в город приезжают около 7 тысяч человек, часть из которых хотела бы остаться жить здесь. В городе проживает около 22 тысяч жителей. Таким образом, ограниченное предложение жилья существенно влияет на цены. Качественные квартиры в Валмере в отдельных сегментах стоят столько же, сколько в микрорайонах Риги, а иногда и дороже. Ja, piemēram, kvalitatīvs, tikko remontēts dzīvoklis vai pēdējos gados remontēts, tad tā cena varētu sasniegt arī 70 000 par divistabu dzīvokli. Ja savukārt nav remonts veikts vispār, vai jau kaut kāds 20 gadus, piemēram, atpakaļ, tad tā cena varētu būt krietni zemāka, apmēram par 40 000, 45 000. Ja. Un privāti mājās, labas kvalitātes māja varētu arī sasniegt 200 000. Ja ir, piemēram, padomu laikā celta, daļai renovēta vai pat nerenovēta māja, tad sākot no kaut kāda 80 000 līdz 150. Arī redzot to, ka cik ir tirgu vispār dzīvokļi, tās cenas, protams, varbūt ir pa augstu pret to kvalitāti, kas tiek piedāvāta, bet to nosaka tas deficīts. Tā kā, jo vairāk tiks uzbūvēts, jo tā situācija arī vairāk stabilizēsies. Bet par 1000 dzīvokļiem mēs varētu droši šobrīd runāt. В настоящее время в самоуправлении рассматриваются 4 проекта многоквартирных домов, предложенные частными застройщиками. Потенциальная стоимость жилья не называется, однако по прогнозам она не будет существенно ниже. Эксперты по недвижимости считают, что и расширение города в ближайшем будущем не приведет к снижению цен на недвижимость в Валмере. Анастасия Ружанская, Микс Кунцевич, Давидс Иевинч, Зигурд Сейценс, ЛСМ, Латвийское телевидение.